Svētos rakstus lasīsim šodien no Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas, no 16. līdz 18. pantam. Mēs piecelsimies lasot svētos rakstus. Un tā mēs lasām: mēs visi esam guvuši no viņa pilnības, pēc žēlastības vēl žēlastību. Jo bauslība ir dota caur Mūzu, bet žēlastība tapusi caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie Tēva krūts, viņš ir atklājis. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, mēs pateicamies, ka Tu atklāji to, kāds ir Tēvs debesīs, Tu atklāji, kāds ir patiesais un dzīvais Dievs. Mēs lūdzamies, māc mums saprast Tavu vārdu, māc mums saprast, kā mums ar to dzīvot un kā tam pakļauties un mainīties Tavā līdzībā. Āmen. Adventas laiks gadu no gada iezīmē noteiktas aktivitātes sabiedrībā. Kā jau minēju, tās ir telpu noformēšana, ielu noformēšana, sabiedrisko iestāžu noformēšana, tie ir dažādi koncerti, tās ir izpārdošanas, un adventas laika neatņemama sastāvdaļa man šķietās ir labdarība. Domājot par labdarību, nāk prātā jautājums, kāpēc cilvēki nodarbojas ar labdarību? Kāds tam ir iemesls? Palīdzēt vienam, otram, trešajam, piektajam. Kāpēc cilvēki to dara? Un iespējams, ka katram ir savi iemesli. Kāds varbūt piedalās labdarībā, tāpēc, ka viņš pats ir cietis, tāpēc, ka viņam pašam ir bijis grūti un smagi, tāpēc, ka viņš gājis cauri kādām ciešanām un izejot tam cauri, viņš kaut ko ir iemācījies. Un viņš saprot, ka arī kādam citam var sāpēt. Un viņš mēģina viņam palīdzēt. Kādi mēģina palīdzēt, tāpēc, ka tā ir pieņemts. Kādi mēģina citiem palīdzēt, lai sevi apliecinātu un redz, kā es protu ziedot, kā es varu iežēloties par citiem. Kādi varbūt mēģina piedalīties labdarībā, lai kompensētu savus ļaunos darbus. Sirdsapziņa kaut ko tur saka, un cilvēks jūtas slikti. Viņš grib kompensēt to slikto, ko viņš ir darījis, un tad viņš domā, ja izdarīšu kaut ko labu, kādam palīdzēšu, varbūt tā sliktā sajūta kaut kur aizies projām. Piedalīties labdarībā, tas ir labais tonis. Veikalos, sabiedrības iestādēs, valsts iestādēs. Ik pa laikam ir kādi atgādinājumi par labdarību. Skolās, mācību iestādēs, tur ir atgādinājums par labdarību. Tas ir labs tonis palīdzēt. Sākot ar dzīvniekiem, augiem un beidzot ar cilvēkiem. Un kā gan tu nepalīdzēsi, ja visur kaut kur par to visu laiku runā. Diezgan daudz, man šķiet, arī gada garumā ir palīdzības akciju. Dažādas iestādes, kas nodarbojas ar palīdzības vākšanu, palīdzības sniegšanu. Un uz to visu skatoties, rodas jautājums, ja tik daudz palīdzības par to runā, palīdz, vāc līdzekļus, lietas, mantas, vai sabiedrība kļuvusi labāka? Un domājot par to visu, man arī tā šķiet, ka sabiedrība nav kļuvusi labāka. Kas par to varētu mums liecināt? Ja sabiedrība kļūtu labāka, man šķietās, ka pazustu bērnu nami. Ja sabiedrība kļūtu labāka, pazustu pansionāti. Ja sabiedrība kļūtu labāka, pazustu dzīvnieku patversmes. Bet nepazūd. Un cilvēki šķiet, ka pansionātos netrūkst, bērnu namos netrūkst. Suņu patversmēs, dzīvnieku patversmēs to kustoņu netrūkst. Sabiedrība nav kļuvusi žēlsirdīgāka. Sabiedrība cenšas. Cilvēki vēlas būt žēlsirdīgāki, bet nesanāk. Un par to domāt, kāpēc mums nesanāk. Rakstis saka par to, kāpēc mums nesanāk. Bet mums ir jānodefinē, kas ir žēlsirdība. Žēlsirdība ir nepelnīta dāvana, kura nav atkarīga no ārējiem apstākļiem. Tā ir dāvana, kura nav pelnīta, un viņa nav atkarīga no ārējiem apstākļiem. Ja mēs to tā domājam, tad visi mēs esam atkarīgi. Visi. Vienīgais, kas nav atkarīgs visā šajā pasaulē, ir Dievs. Mēs esam atkarīgi no visa kaut kā. Mēs esam atkarīgi no kaimiņiem, no kaimiņu noskaņojuma dažkārt. Mēs esam atkarīgi dažkārt no valdības, bieži. Mēs esam atkarīgi no gaisa, no ēdiena, no miega, no siltuma, no mēnesi fāzēm, no magnētiskā lauka, no visa kaut kā. Šo sarakstu varētu laikam turpināt. Mēs esam atkarīgi. Un līdz ar to žēlsirdību pilnā vārda nozīmē mēs nevaram nevienam sniegt. Un arī viņas mums nav. Šodienas teksts mums saka, 16. pants.
Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības, pēc žēlastības vēl žēlastību. Ko šis pants mums pasaka? Ir viens pilnīgais un ir nepilnīgi. Ir žēlastības avots un ir žēlastības saņēmēji. Vai šeit ir teikts, ka mēs sniedzam žēlastību? Nē, ir viens žēlastības avots. Tikai Dievs ir žēlastības avots. Un žēlastības saņēmējs ir cilvēks. Cilvēks nevar būt žēlastības avots, jo mūsos nav žēlastības. Mēs gan domājam par žēlastību, mēs domājam par labdarību, mēs domājam, kā palīdzēt citiem. Mēs raudam tad, kad kādam sāp, kāds pārdzīvo, mēs ciešam līdzi. Bet īstenībā mūsos nav žēlastības. Vai tas tā ir? Un šeit ir divi iemesli, kāpēc mēs neesam žēlsirdīgi. Tāpēc, ka mūsu daba, un otrkārt, tāpēc, ka mums nav ko dot. Pāvils raksta ļoti zīmīgus vārdus romiešiem, jo es zinu, ka manī, tas ir manā dabīgajā miesā, tas, kas es esmu, manī nemīt nekas labs, nekas manī nav labs, nekas. Labu gribēt man ir dots, bet labu darīt ne. Jo ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru. Pārsteidzoši vienā cilvēkā es zinu, kas ir labs. Es zinu, kā ir pareizi, es zinu, kā ir godīgi, kā vajadzētu darīt. Bet reālajos apstākļos es daru citādi. To labo, ko es zinu, ko vajadzētu darīt, es nedaru. Un tas nav tikai Pāvils, tas ir katra no mums. Un Pāvils saprot, kāds ir cilvēks, kāpēc tas tā notiek. Prāta līmenī mēs saprotam, bet mūsu darbi ir kaut kas cits. Praktiski nedaram to labo. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam grimuši grēkā. Un krītot grēkā, cilvēks izvēlējās iznīcības un nāves ceļu. Dzīvības ceļu atstāja Ādams arī, jo viņa atstāja tur, kur ir dzīvība, tur, kur ir svētība, tur, kur ir labi. Viņa aizgāja iznīcības un nāves ceļu. Mēs visi ejam šo iznīcības nāves ceļu. Tāpēc mēs arī nespējam darīt labu. Bet mēs taču redzam, cilvēki tomēr dara labu. Dara. Viens otrs cenšas un pūlē un palīdz un ziedo. Vai tas ir slikti? Nē, tas ir labi. Bet, ja es saku vienlaicīgi, ka cilvēks nespēja būt žēlsirdīgs, bet sabiedrībā mēs to redzam. Kur ir kāda pretruna? Kā mēs šo pretrunu varam atrisināt? Darot labos darbus, cilvēks iedomājās, ka viņš ir labs. Tā ir pirmā kļūda. Darot labus darbus. Es esmu labs, es taču palīdzu tam cietējam, grūdienim, slimajam. Es neesmu labs. Neviens cilvēks nav labs. Vai tā var teikt? Tā var teikt. Kāpēc? Tāpēc, ka Bībele to saka. Lūkas evaņģēlijas 18:18. Bet kāds priekšnieks, es domāju, ka viņš nodarbojas ar labdarību. Bet kāds priekšnieks Jēzum jautāja labo mācītāju, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Bet Jēzus tam sacīja, ko tu mani sauc par labu? Neviens nav labs izņemot vienīgi Dievu. Tikai Dievs ir labs. Mēs domājam, ka darot labus darbus, mēs kļūstam labi. Nē, mūsu daba neizmainās tad, kad mēs darām labos darbus. Dievs vienīgi ir labs. Bet joprojām paliek jautājums. Bet cilvēki taču dara labas lietas. Dievs ir labs, bet arī cilvēks dara labas lietas. Tā ir. Cilvēks dara labas lietas tāpēc, ka Dievs ir devis tos labos darbus. No kurienes radīsies labie darbi, ja cilvēks ir ļauns, ja pasaule ir samaitāta, ja pasaule ir nolādēta? Pasaule ir nolādēta. Mēs dzīvojam nolādētā pasaulē. 1. Mūzes 3:17. Un cilvēkam Dievs sacīja, tā kā tu esi klausījis savu sievas balsī un esi ēdis no šī koka, par kuru es tev pavēlēju sacīdams, tev nebūs no tā ēst, lai zeme ir nolādēta tevis dēļ. Tev smagi strādājot, būs maize ēst visu savu mūžu dienas. Zeme ir nolādēta. Cilvēks ir garīgi miris. No kurienes var rasties labie darbi? Tikai no avota, kas ir labs. Kas ir labs? Vienīgi Dievs. Labais var nākt tikai no labā.
Efeziešiem Pāvils raksta 2.9. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, bet labdarība ir viena no lietām, ar ko cilvēka lielās. Mēs savācām tik un tik daudz naudas, mēs savācām tik daudz kastītes, mēs savācām tik un tik daudz kādu priekšmetu, kas cilvēkiem ir vajadzīgi. Ar darbiem, lai neviens nelielās, jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Lūk, kāpēc mēs varam darīt labos darbus. Tāpēc, ka Dievs viņus ir sagatavojis. Dievs ir tas, tie ir Dieva labie darbi, kurus cilvēki dara, kad viņi iežēlojas un kādam palīdz. Tie ir Dieva labie darbi, jo Viņš tos ir sagatavojis, lai viņa vārds tiktu pagodināts. Bet ko mēs redzam ikdienā? Cilvēki dara labos darbus un sevi slavē. Viņi tiek godināti kā labdari, kā mecenāti, kā lielie ziedotāji, īpaši viņi tiek slavēti. Bet kam pienāks visa slava? Dievam. Un tā nu sanāk, ka es esmu izdarījis labo darbu un pats sev piespraužu ordeni. Nē, Dievam ir jādod gods un slava. Bet, ja to dara pasaule, tad tas ir vēl nekas. Mēs saprotam, pasaule nesaprot ne to, kas viņi ir, ne kas ir šī pasaule, ne to, kas ir Dievs. Bet skumji ir tad, kad kristieši to dara. Viņi dara labos darbus un sevi izceļ un sevi pagodina un sevi ceļ uz piedestāla. Kristus ir sacījis Jāņa evaņģēlijā: kā jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita godu ņemdam, bet nemeklējiet godu, kas nāk vienīgi no Dieva? Kā jūs varat kļūt ticīgi? Kāpēc jūs sevi saucat par ticīgiem, ja sevi jūs izceļat, nevis meklējat uzslavu no Dieva? Lai tavu kreisā roka nezin, ko dara labā. Tas ir runājot par ziedošanu. Bet cik daudz tiek izbazunēts, cik labs es esmu, cik daudz esmu ziedojis, kā esmu palīdzējis, kā es esmu asaras noslaucījis. Labie darbi, apstākļi, spējas, viss nāk no Dieva. Viņš ir sagatavojis apstākļus, viņš ir sagatavojis cilvēks, viņš ir devis labos darbus. Un ar mērķi, lai viņš tiktu pagodināts. 1. korintiešiem Pāvils raksta 12.6. Ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem, bet ik vienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Dievs dod mums spējas, talantus, līdzekļus, apstākļus, notikumus, lai mēs viņu varētu pagodināt. Apstākļi, spējas, talanti ir no Dieva žēlastības. Mēs neko neienesam šajā pasaulē. Absolūti neko. Šī pasaule ir jau sagatavota, kad mēs tajā ienākam. Dievs sagatavo labos darbus, kad mēs ienākam. Dievs iedod mums spējas un talantus. Tieši tāpat ir ar ticību, ar žēlastību. Dievs to dod, tas nenāk no mums. Apstuļu darbos mēs lasām par ticību. Tā ir no žēlastības. Apstuļu darba 18.27, kad viņš, tas ir Apols, gribēja iet uz Zahaju. Brāļi mācekļiem rakstīja un lūdza, lai viņu uzņem. Tur nonācis viņš daudz palīdzēt tiem, kas ar Dieva žēlastību bija kļuvuši ticīgi. Pat ticīgi mēs nevaram kļūt paši. Tas ir no žēlastības. Viss, kas mūsu dzīvē notiek, ir no žēlastības. Pilnīgi un vienīgi no Dieva žēlastības. Ticēt paši nevaram. Otram ticību mēs iedot nevaram. Tas ir no žēlastības. Gudrību otram iedot mēs nevaram. Tas ir no žēlastības. Neko mēs šajā pasaulē neesam ienesuši, un ja mēs spējam kādam ko iedot, tad tas ir tāpēc, ka Dievs tā ir gribējis. Tāpēc, ka Viņš mums dod, lai mēs dotu tālāk. Žēlastība un žēlastība. Kā 16. pantā mēs lasījām, tas nav prezentācijā, pēc žēlastības atkal žēlastību. Ko tas norāda? Dievs mums nevis žēlastību, Viņš nedod tā ar nenomērī 5 centimetrus tev žēlastības vai 100 gramus žēlastības kā veikalā. Nē, Dievs dod bagātīgi žēlastību un atkal žēlastību un atkal žēlastību. Viss, kas mūsu dzīvē ir, tiek pārklāts ar žēlastību. Viss. Viss nozīmē viss. Bet dažkārt mēs domājam, šeit ir Dievs bijis man žēlīgs, bet šeit nē. Nē. Viss. Tūlīt es pateikšu, ko es domāju. Pat grūtības, pat ciešanas, pat bēdas, pat slimības. Tas ir no Dieva žēlastības. Šodien gan populāri tiek mācīts, ja tu esi slims, tad Dieva sods. Paskatīsimies, ko mums teica Jākabs.
Jēkabs 1:2. Turiet mani brāļi to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību, bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caur caurim un jums nebūtu nekāda trūkuma. Kad jūs krītat, kad jūs ejat cauri grūtībām, ņemiet to par lielu prieku. Nav cilvēku, kura nebūtu grūtības. Es domāju, pilnīgi visiem. Tiem, kas ir augstos plauktos, augstos amatos, kas ir daudz ko sasnieguši, izdarījuši, un tie, kas varbūt neko daudz nav šajā dzīvē paveikuši, pat nav tikuši galā ar sevi. Visiem ir grūtības. Bet tad, kad mums ir kādas slimības, ciešanas, mums gan šķietās, ka man sāp vairāk nekā citiem. Man ir grūtāk nekā citiem. Bet vai tas tā ir? Un varbūt dažkārt arī piezogas kādu sajūtu Dievs ir atstājis. Tad, kad ir smagi, grūti, izskatās, ka debesis ir tik zemu, viss nomācies, tu neredzi izēju, un Dievs ir mani atstājis. Un pienāk vēl kāds un pasaka, jā, tas tev ir par taviem grēkiem. Tu esi to sen jau pelnījis. Maldi. Tie var būt pašu maldi, kad cilvēks sadomājies, ka Dievs man ir atstājis. Tie var būt citu cilvēku maldi, kas tevi ir ietekmējuši, un tās var būt maldīgas sajūtas. Kad Dievs atstāja? Ir tikai viena vieta, kā Dievs atstāja. Tā ir elle. Ārpus elles ir žēlastība. Žēlastība uz žēlastību. Žēlastība pēc žēlastības. Ellē Dievs atstāja. Bet kamēr mēs esam šajā zemes dzīves laikā, Dievs neatstāja. Arī ciešanās. Ciešanas ir žēlastība. Traki izklausās. Kā ciešanas var būt žēlastība? Lasīsim, kas rakstīts Filipiešiem 1:29. Jo jums dota žēlastība. Te varētu likt punktu. Žēlastība. Dabūt atvaļinājumu, aizbraukt uz kurortu. Jums ir žēlastība satikt feinas cilvēkus, jaukus, patīkamus, maidošus, jaukus darba biedrus, patīkamus radiniekus. Jums ir žēlastība, viss, ko vien jūsu prāts vēlas. Bet šeit ir rakstīts, jums ir dota žēlastība nevien uz Kristu ticēt, bet arī par viņu ciest. Ciest. Žēlastība ciest. Kas tas tāds? Žēlastība ciest. Jāpiemin, ka apostols šeit nemin par visādām ciešanām. Šeit apostols runā par tām ciešanām, kas nāk ticības rezultātā, uzticoties Kristum. Mēs daudz par Pāvila ciešanām zinām, tikai viens pants no Korintiešu vēstules. Tie ir Kristus kalpi, es runāju neprātā, es vēl vairāk. Daudz vairāk darbā, daudz vairāk cietumos, bez mēra sitienus ciestams, bieži vien nāves briesmās. Tās ir ciešanas. Pāvils saka, tā ir svētība, draugi. Sitiens dabūt, briesmās būt, svētība, žēlastība tā ir. Tad es varu atslābt, nesaspringt. Kādi no malas uz Pāvilu skatoties, Pāvil, tas tev ir par taviem grēkiem. Pāvil, tas tev ir par to, ka tu nepareizi dari. Par maniem grēkiem samaksājis ir Kristus. 2 reizes nemaksā. Un ja man ir jāiet caur ciešanām, tad tā ir Dieva žēlastība. Vai mēs to spējam aptvert? Pat ar prātu to ir grūti aptvert. Ciešanas Kristus vārdā ir žēlastība. Ciešanas ticības dēļ pārsteidzoši. Visas mūsu dzīves jomas klāja Dieva žēlastība. Bet vai mēs ar to redzam? Vai mēs ar savām ticības acīm saskatām dienā austot, ka tā ir žēlastība, ka es jau no rīta varu ieraudzīt? Vai tā ir Dieva žēlastība? Es saprotu, ka es varu kustēties. Tad, kad mums kaut kas sāk sāpēt, kad mēs kaut ko nevaram vairs izdarīt, bet pirms nāk kādas sāpes un grūtības, vai tu saproti, ka veselība ir žēlastība, ka elektrība, kas mums ir žēlastība, ka ūdeni, ko mēs saņemam, tā ir žēlastība, siltums ir žēlastība, cilvēki, kas man negrib nogalināt, tā ir žēlastība. Vai mana sirds ir pateicīga? Daudz cilvēku dzīvo šajā pasaulē. Cilvēkiem ir dažādi likteņi, dažādas dzīves. Vai visi cilvēki saņem žēlastību? Vai visi? Vai tomēr kādi nesaņem? Ko saka šodienas mūsu pants? Mēs visi.
esam guvuši no viņa pilnības pēc žēlastības vēl žēlastību. Žēlastība klājās uz žēlastību. Un vai visi saņem? Mēs visi. Ja būtu visi esam guvuši, vai mēs esam guvuši, bet šeit apostols saliek mēs un visi. Mēs visi, vai mēs un visi? Vai visi ir ieguvuši Dieva žēlastību? Protams, ka teologi šeit strīdētos, vai tie ir kādi noslēgta cilvēku grupa, bet lasot evaņģēliju, es saprotu vienu, ka Dieva žēlastība ir visiem. Vienīgā vieta, kur ir Dieva žēlastības, nav tā elle. Visiem ir Dieva žēlastība, lieliem un maziem, bagātiem un nabagiem, lauciniekiem un pilsētniekiem, vīriešiem un sievietēm. Visiem ir Dieva žēlastība tiek dota. Ko mēs ar šo žēlastību darām? Tas ir tas jautājums. Kāda ir mūsu attieksme pret žēlastību? Un ir lietas, par kurām mēs savās dzīvēs pierodam, pie kurām. Un mums šķietās, ka tas ir pats par sevi saprotams. Piemēram, ēdiens. Mums šķietās, ka pats par sevi saprotams, ka jābūt ēdienā. Un ne tikai vienreiz dienā, bet 3 reizes dienā. Kā tā bez ēšanas? Viņai ir jābūt. Bet kas teica, ka ir jābūt 3 reizes dienā ēdienam? Kas teica? Tas ir tikai no Dieva žēlastības. Un tad, kad jūs šodien ēdīsiet pusdienas, atceraties, ka šodien nomirs 34,000, tāpēc, ka viņiem nav ko ēst. Vakar nomira 34,000, tāpēc, ka viņiem nebija ko ēst. Rīt nomirs 34,000, tāpēc, ka viņiem nebūs ko ēst. Mēs domājam, atver leduskapi, tas ir pats par sevi saprotams, ka tur ir jābūt kaut kam iekšā. Un tas ir no Dieva žēlastības. Tas, kas mūsu dzīvēs ir, tas nav pats par sevi saprotams. Tas, ka mums ir 8 stundas darba diena, tas nav pats par sevi saprotams. Cilvēki strādā stipri vairāk. Cilvēks strādā citreiz bez atpūtas. Un tas, ka mums ir darbs, ir pats par sevi saprotams. Nē, tas nav pats par sevi saprotams. Ko es daru pret žēlastību? Vai es viņu saredzu? Salamans arī par to domāja. 27,7 pamācībās. Pāēdušais nereti samin dubļos pat labāko medu, bet izbadējušai dvēselē viss rūgtais ir salds. Pārēdušai pelē visi milti rūgti. Viņi neko negrib, kaprizē. Pats par sevi saprotams, ka ir jābūt. Nē, nav pats par sevi saprotams. Nav. Tā ir Dieva žēlastība. Vai es to redzu? Ebreji uzskatīja, ka tas ir pats par sevi saprotams, ka mēs esam izradzēti. Tas ir pats par sevi saprotams, kāda ir mana tautība, un viņi lepojas ar savu tautību, ar savu vēsturi, viņi lepojas ar savu mantojumu, viņi lepojas ar savu reliģiozitāti, ar saviem labajiem darbiem. Tas pats par sevi saprotams. Tas nav pats par sevi saprotams. Tas, ko viņi mantoja, tas bija liels mantojums, bet tas nebija tāds. Viņi pie tā bija pieraduši. Vai bauslība ir žēlastība vai nav? Šodienas raksturvieta mums runā par bauslību 17. pantā, jo bauslība ir dota caur Mūzu, bet žēlastība un patiesība tā būs caur Jēzu Kristu. Pirmajā brīdī šķiet, ka šeit ir pretnostatījums - bauslība un žēlastība. Bet tuvāk izpētot šo pantu, tā gluži nav. Ko mums saka bauslība? Bauslība saka, ja tu tā darīsi, tu iegūsi glābšanu. Dari, un tev būs glābšana. Kristus savukārt nāk pasaulē, un viņš dod glābšanu bez darbiem, ticībām. Bez nopelniem. Mēs zinām, ka bauslību izpildīt neviens cilvēks nevar. Absolūti neviens. Vienīgais, kas to ir izdarījis, tas ir Jēzus Kristus. Bauslība nedod glābšanu. Vai bauslība ir žēlastība? Es domāju, ka milzīga. Milzīga žēlastība. Kā tā izpaudās? Vēstule romiešiem mums saka. Vēstule romiešiem 3:20. Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņa priekšā. Mēs to zinām. Jo bauslība dod grēka atziņu. Bauslība dod grēka atziņu. Šī ir milzīgā žēlastība. Šis ir tas svarīgākais punkts. Šo jums vajadzētu pasvītrot savās bībelēs. Bauslība dod grēka atziņu. Tā ir milzīga svētība. Saprast, ka tu esi grēcinieks. Ka tu esi pazudis grēcinieks. Bez grēka atziņas nevar iegūt mūžīgo dzīvību. Bez grēka atziņas Kristus nav vajadzīgs. Bez grēka atziņas nevar nonākt pie grēku piedošanas. Bauslība mums gan skaidri saka, ka tādi, kādi mēs esam,
mēs nevaram patikt Dievam. Mēs neatbilstam Dieva prasībām. Cilvēkiem nepatīk, kad viņiem saka, ka tu nepareizi domā, tu nepareizi rīkojies, tu nepareizi jūti, tev ir nepareizi mērķi, tev ir nepareiza attieksme. Cilvēki paliek dusmīgi, bet jums nevajag dusmoties. Ja Dieva vārds uzrāda, ka jūs esat grēcinieki, dziediet slavas dziesmas Dievam, aleluja, raudot. Kungs, paldies, ka tu dod man grēka atziņu. Bez grēka atziņas nav glābšanas. Ko es daru ar šo žēlastību? Kad raksti man pasaka, ka es esmu grēcinieks, ka esmu pazudis, ka es neatbilstu Dievam. Tā ir milzīga Dieva svētība, grēka atziņa. Atcerēsimies par pazudušo dēlu stāstu. Tas stāsts faktiski ir nevis par vienu pazudušo dēlu, bet par abiem. Viņi abi, mēs zinām, bija pazuduši. Viņiem abiem bija Dieva žēlastība. Viņiem bija tēva žēlastība. Ko viņi katrs darīja ar šo žēlastību? Paskatīsimies mazliet. Lūkas 15:11. Un viņš sacīja, kādam cilvēkam bija 2 dēli. Viņi abi dzīvoja pie tēva. Jaunākais sacīja tēvam, tēvs, dod man piekrītošo mantas daļu. Tad viņš starp tiem sadalīja mantu. Katrs no tiem baudīja tēva žēlastību. Katrs no viņiem uzskatīja, ka tēva žēlastība ir pats par sevi saprotams. Jaunākais, kā mēs zinām, nonāca līdz sūku silei. Vecākais dēls gan palika tēva namā, bet priecājās tikai par savu veikumu. Viņš bija koncentrēts tikai uz sevi. Jaunākajam bija grēka atziņa. Jaunākais nāca pie grēka atziņas. Iedomājieties, cik tālu cilvēkam ir jānodzīvo. Tad, kad tēvs viņam runāja, viņš nedzirdēja. Tad, kad cilvēki viņam runāja, viņš nedzirdēja. Tad, kad viņš nāca uz dievkalpojumiem, viņš nedzirdēja. Un tad, kad cūka sāk sludināt, tad viņš saprata, es esmu grēcinieks pazudis. Lūkas evaņģēlijā tālāk mēs lasām no 16. panta. Un viņš būtu bijis priecīgs dabūt sēnals, ko cūka sēda. Varbūt tagad viņš atcerējās tēva namu, kā viņš bija paēdis, kā toreiz bija žēlastības, cik daudz bija žēlastības un kā viņš pret to žēlastību bija attiecies. Pats par sevi saprotams. Viņš būtu priecīgs kopā ar cūku ēst, lai ar tām pildītu savu vēderu, bet neviens viņam tās nedeva. Tad viņš pie atziņas nācis sacīja, cik algāžīgi nav manam tēvam, kuriem maizes pa pilnam, kamēr es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie savu tēvu un sacīšu, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Tas ir jaunākais dēls. Viņš nāca pie grēka atziņas. Tā ir liela svētība. Vecākais dēls, viņš nenāca pie grēka atziņas. Un kur viņš palika? Viņš palika ārpusē. Kāpēc viņš palika ārpusē? Kāpēc viņš nenāca pie grēka atziņas? Vēstule ebrejiem mūs brīdina 12.15. Pielūkodami, ka neviens nezaudē Dieva žēlastību. Kas šeit ir pateikts? Var pazaudēt Dieva žēlastību. Var pazaudēt. Es ēdu maizi katru dienu, bet vienu dienu es pazaudēju žēlastību un ēdu un gribēju kopā ar cūku ēst, bet pat to nedabūju. Var pazaudēt, izrādās žēlastība. Kādā veidā viņa pazūd? Lai nekāda rūkta sakne, augstu izaugus jums nekaitētu un daudz ar to netiktu apgānīti. Kāds pants? Nievājoši izturēties pret Dieva žēlastību. Vecākajam dēlam bija šis rūgtums. Viņš bija tāds staigājošs rūguma pods. Viņam bija rūgtums, viņam bija skaudība. Viņš gribēja būt tas, kurš noteikts, kam pienākas žēlastība un kam nepienākas žēlastība. Es tik daudz strādāju, man tik grūti nāk mana maize. Un te šis jaunākais diedelnieks visu notērējis, nodancojis. Un viņam tēvs priecīgs viņu saņem. Viņš nesaprata, kas ir žēlastība, un savā dzīvē viņa žēlastība ne par ko neturēja. 15. nodaļa, turpat no 27. panta. Tātad kalps iznāk, tad viņš atnāk, dzird, kas spēlē mūzika. Viņš pasauc kalpu un jautā, kas notiek. Un kalps viņam saka, tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir licis nokaut barot teļu, tāpēc, ka viņš to veselu atdabūjis. Kas notiek? Kāda ir viņa reakcija? Tad viņš apskaitās un negribēja iet iekšā. Kalps aiziet mājās, pasaka to tēvam, bet tēvs iznāca un aicināja viņu iekšā. Tēvs nāk un aicina. Es neiešu, baigi man vajag.
Jaunākais nāca pie grēka atziņas un teica, es iešu pie tēva. Vecākais saka, es neiešu pie tēva. Turpat ar tēvu esot, dzīvojot, ne, es neiešu. Bet es atbildēju un sacīju tēvam, redzi, cik daudz gadu es kalpoju. Es. Un nekad neesmu pārkāpis tavu bausli, bet tu man nereizi neesi devis ne kazlēnu, lai es būtu varējis līksmoties ar saviem draugiem. Bet tagad, kur šis tavs dēls pārnāca, kas savu mantu izšķēdējis ar netiklām sievām, tu viņam esi licis nokaut barotu teļu. Kur taisnība? Žēlastība uz žēlastību. Vecākais dēls nepriecājas par žēlastību savā dzīvē, viņš nepriecājas par žēlastību brāļa dzīvē, viņš nepriecājas par žēlastību, ka brālis ir dzīvs dabūts atpakaļ mājās. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš bija super egoistisks cilvēks. Viņa egoisms bija centrā un viss bija ap viņa egoismu. Tāpēc Pāvils saka mums, 1. vēstule Tesaloniķiešiem 5:18, par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Par visu. No rīta pamosties, vēl esi gultā, pateicies Dievam, ka tu esi izgulējies un pamodies, ka tu esi daudz maz vesels, ka tev ir vieta, kur dzīvot, ka tu neesi bēgļu gaitās, ka nav kara troksnis, ka tev ir darbs, tev ir nodarbošanās, tev ir ģimene, tev ir tuvāki un tālāki cilvēki, tev ir kur iet šodien, tev ir ko darīt šodien. Tu esi pie veselās saprāta, par visu esiet pateicīgi. Saskatiet Dieva žēlastību visā. Par visu esat pateicīgi. Un arī, kā mēs lasījām iepriekš, arī ciešanas, Dieva žēlastība. Arī par ciešanām pasakieties. Paldies, kungs, ka šīs ciešanas man tuvāk tev virza. Un šeit ir vērts apstāties un uzdot sev jautājumu, vai es par visu esmu pateicīgs? Vai es kā jaunākais dēls kurnu? Vai esmu pateicīgs par kādiem cilvēkiem, kas man ir apkārt? Vai esmu pateicīgs par tiem cilvēkiem, kas mani kaitina? Kas man krīt uz nerva? Par kuriem padomājot vien man ir iekšs jau varbūt sāk trīcēt. Vai es par viņiem pateicos? Par visu esiet pateicīgi, par visu. Paldies, Dievs, ka tādi cilvēki man bija dzīvē. Tas man ļāva augt lūgšanu dzīvē, tas man ļāva augt ticībā. Paldies Tev, kungs, par šiem cilvēkiem un par šiem apstākļiem. Par visu. Ja es par visu nepateicos, varbūt es tad esmu līdzīgs vecākajam dēlam, kurš pats nosaka, par ko es pateikšos un par ko nē. Kas būs tie labie cilvēki un kas nebūs labie cilvēki manā dzīvē. Par visu esat pateicīgi. Un mēs kristīgā vidē bieži lieto kaut kādus teicienus. Viens no tiem teicieniem ir Dievs ir labs, tad otrs saka, Dievs vienmēr ir labs, āmen, aleluja. Vai mēs tiešām domājam, ka Dievs ir labs? Vai no rīta, tad, kad mums pietrūks līdz algai, mēs domājam, ka Dievs ir labs? Tad, kad mašīna ir saplīsusi un nav par ko remontēt, vai Dievs ir tad labs? Vai tad, kad man sāp, Dievs ir labs? Vai tad, kad atbrauc varbūt kaut kādi negaidīti ciemiņi, vai Dievs ir labs? Vai es biju plānojis vienus darbus un sanāca pilnīgi kaut kas cits, vai Dievs ir labs? Vienmēr labs. Ja es ar ticības acīm skatos uz lietām, uz cilvēkiem, ja manā sirdī dzīvo pateicība, nevis mans egoisms, Dievs vienmēr ir labs. 18. pāns mums saka, Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņš ir atklājis. Kristus nākošajā pasaulē, viņš atnes mums glābšanu. Un Kristus mums parāda, cik Dievs ir labs. Kā konkrētās situācijās, konkrētos apstākļos. Kas tad ir žēlastība? Nepelnīta dāvana. Dāvana tiem, kas to nav pelnījuši. Un paskatīsimies noslēgumā uz dažām cilvēku grupām. Mājās jūs to varat lasīt evaņģēlijā vēlreiz un vēlreiz, skatīties, kādu žēlastību, neaptveramu žēlastību Kristus parāda. Žēlastību uz žēlastības. Dažas cilvēku grupas. Pirmais, kam Kristus parāda žēlastību, ir mācekļi. Tie, kas bija viņam vistuvākie, kas sekoja viņam, viena raksturvieta. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es atdodu savu dzīvību par jums, draugi, saka Kristus. Vai tā nav žēlastība? Nepelnīta žēlastība. Vai mēs bijām tā pelnījuši? 3,5 gadus staigāja ar Jēzu un neko nesaprata, ko viņš runā. Pie vakarēdienu pašas jau Kristus dzīves noslēguma viņi viens ar otru sāk strīdēties, kurš no viņiem ir lielāks, kurš no viņiem ir svarīgāks.
Tad, kad nāk šī pārbaudījuma stunda, katrs aizmūg. Viņa māceklis aiziet un viņu vēl pārdod. Otrs pasaka, kurš solījis ar viņu būt līdz nāvei, viņš pasaka, es nezinu, par ko tur nav. Es nepazīstu Jēzu. Vai tā nav žēlstība, ka es tik ļoti jūs mīlu, ka es sadodu savu dzīvi par jums? Nākošā cilvēku grupa ir Kristus draugi. 11. nodaļa, 3. pants. Tad abas māsas sūtīja Jēzum ziņu, kungs, redzi, tas, ko tu mīli, guļ slims. Netiek pat vārdā pateicis, kas ir tas, ko tu mīli. Tas bija Lācars. Tas, ko tu mīli, ir slims. Un Kristus nesteidzās. Kristus nesteidzās. Dievs pieļāva Lācara slimību, ļāva iet caur šīm ciešanām, caur šo nāvi. Kāpēc? Lai Dievs tiktu pagodināts. Un tad, kad mums ir smagi, un tad, kad mums ir grūti, esam slimi, izmisuši, to situāciju Dievs pieļauj, lai viņš tiktu pagodināts. Un tad, kad Lācars nomira, Kristus ar apustuļiem nāk. Un atkal pārsteidzoši. Jēzus zināja, kas notiks. Viņš taču mācekļiem sacīja, mēs ejam Lācaru modināt, mēs ejam viņu augšām celt. Bet atnākot pie kapa, Kristus jūt līdzi saviem draugiem. 35. pants. Jēzus raudāja. Pārsteidzas. Viņš zināja, kas notiks pēc dažām minūtēm, vai ne? Viņš varēja pienākt un teikt, Marija, ko jūs raudat? Tūlītās jūs kaut ko tādu redzēsiet, wow, visiem elpa aizrausies. Ko jūs tur raudat? Tā ir beidzat niekoties. Nē, Jēzus zina, cik ļoti viņam tas sāp. Cik ļoti viņš to pārdzīvo. Un Jēzus pārdzīvo līdzi tam visam. 43. pants. Un to sacīs viņš stiprā balsī saucā, Lācar, nāc ārā. Un mirušais iznāca. Žēlastība. Žēlastība bija ciest, iet cauri slimībai, iet cauri nāvei, būt neziņā. Un žēlastībā Kristus saka savu vārdu, un Lācars ceļās augšām. Lai Marta un Marija varētu ticībā augt, lai mācekļi, kas to redzēja, un pārējie varētu ticībā augt, lai Dievs pāri visam tiktu pagodināts. Kristus rāda žēlastību ne tikai mācekļiem, ne tikai saviem draugiem. Kristus rāda žēlastību arī svešiniekiem, svešiem cilvēkiem. Tāds notikums 4. nodaļā. Te kāda sieva no Samarijas nāk ūdens smelt. Jēzus viņai saka, dod man dzert, jo viņa mācekļi bija aizgājuši pilsētā pārtiku pirkt. Tad samarieti viņam saka, kā tu, jūds būdams, prasi dzert no manis samarietis, jo jūda ar samariešiem nesagājās. Tā bija žēlastība. Kristus bija piekus, nāk sieviete. Jēzus žēlastība bija tā, ka vīrietis sāk runāt ar sievieti. Parasti jūdi nerunāja ar sievietēm. Ja runāja, tad ļoti īsi. Ja jautājums būtu, kur ir Jeruzāleme, viņi tik gars jautājums sievietēm neuzdot. Viņi pajautātu Jeruzāleme, un tad sieviete parādītu ar pirkstu. Viss dialogs. Tātad, un vēl šeit ir samarietis, sieviete. Kristus ar viņu sāk runāt, tā ir žēlastība. Ko dara šī sieviete? Viņa saka, es ar tevi nerunāšu. Kā tu jūdz, būdams, prasi no manis dzert, kā tu vispār te runā ar mani? Tev nebija jārunā ar mani, tev te nebija jāsēž, te neviena nebija līdz vakardienai. Bet tā bija žēlastība, Kristus ar viņu tomēr turpina runāt. Vai arī mēs nesastopam tādus cilvēkus, kas negrib ar Jēzu runāt, negrib neko par Jēzu dzirdēt. 28. pantā, tad, kad Kristus ar viņu bija runājis, tad sieviete atstāja savu ūdens trauku, aizgāja uz pilsētu un sacīja ļaudīm. Viņa bija saķērusi, satvērusi šo žēlastību, viņa bija piepildījusi savu sirdi un viņa skrēja no sirds pilnības muti runā. Un ko viņa sacīja pilsētniekiem? Nāciet, tur ir cilvēks, kas man visu pateica, ko es esmu darījis, vai tik tas nav Kristus? Glābējs. Ar glābēju es esmu runājusi. Žēlastība. Kristus parāda žēlastību ne tikai svešiniekiem, Kristus parāda žēlastību grēciniekiem. Tiem, kas viņa nodeva Jūdam, aiziet mājās un padomājiet, kā Kristus parādīja žēlastību Jūdam. Kā Kristus parādīja žēlastību tiem, kas nāca viņu arestēt. Kā viņš dziedināja to vīru, kuram bija nocirsts tauss.
Kā viņš žēlastību parādīja augstajiem priesteriem, tie, kas viņu tiesāja. Kā viņš parādīja žēlastību Hērodam, Pilātam, romiešu karavīriem. Tikai viena rakstu vieta no tā daudzām, Lūkas 23. Un, kad tie nonāca tajā vietā, ko sauc par pieres vietu, tad tie tur sita viņu krustā. Un tos ļaundars vienu pa labo un otru pa kreiso roku. Un Jēzus sacīja: Tēvs, piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara. Un tie viņa drēbes dalīdami kauliņus par tām meta. Tēvs, piedod. Jēzus lūdz par viņiem. Tad, kad viņam sāp, tad, kad naglas iet caur viņa rētām, caur viņa miesu, viņš parāda žēlastību par viņiem aizlūgdams. Viņš varēja vienā mirklī to visu iznīcināt, bet viņš parāda žēlastību. Dieva dusmas esam pelnījuši, kā šie Jēzus notiesātāji, bet viņš dod žēlastību, nepelnītu dāvanu. Un pēdējā cilvēka grupa. Mājās ir daudz tādas grupas, jūs varat atrast. Pēdējā grupa ir kas? Mēs. Kā Dievs mums parāda žēlastību? Žēlastību nevar nopelnīt. Dievs dod mums nepelnītu dāvanu, glābšanu caur Jēzu Kristu. Pēdējā raksturvieta šodien 1. Pētera 1.13. Tāpēc apjozoši savu prāta gurnus, prātu un modri būdami, lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību. Pilnīgi žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Kā paklausīgi bērni, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojat savā nezināšanā, bet sekodami svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts: esiet svēti, jo es esmu svēts. Dieva žēlastība aizveda Jēzu uz Golgātu. Tāpēc mums ir glābšana. Saskarsme ar Kristu, tā ir saskarsme ar Dievu. Saskarsme ar Kristu, tā ir saskarsme ar Dieva žēlastību. Lai Dievs dod mums ticību, ka mēs vienmēr esam pateicīgi. Lai Dievs dod mums ticību, ka mēs visur saskatām Dieva žēlastību, ka pēc žēlastības nāk atkal žēlastība.